esam ciemos šeit Otavā no Losandželosas, un mēs atbraucām kādu stundu sniegā, un šeit mēs nākam fanot par mūsējiem, un mēs esam ļoti lepni par mūsu jauniešiem, un tā mūsu lielā grupa šeit būs uz gandrīz visām spēlēm. Latvieši šeit ļoti atbalsta savu hokejus. Es jums nepiedodu, es negribu domāt, čem. Mēs esam tie, kas šeit, kas 27. vakarā izies uz lielo skatu. Mēs. Jums tagad laiks 3 dienas, viena atpūsies 2 treniņi, un uzdodiet šo jautājumu. Jūs tur gribiet būt, vai jūs tur negribiet būt? Citu nebūs. Tie esam mēs. Un mums jābūt lepniem ar to, kas mēs esam. Nevis mēs tagad iziesim. Lielā Kanāda pret mazo Latviju. Cik viņiem miljonu iedzīvotājiem, cik mums spēle sāks pie 0-0, un laukumā ir 5 kanādieši un 5 latvieši. Esiet gatavi. Davai. Esam klāt. Ar lielu balsu vairākumu ar šūšu šeit čempionātā mums būs ceļš šiem. Jūs tā kā uzticaties, kad, kā es teicu, rezultāts nav atbildīgs, tikai atkarīgs no viņiem, no visiem šeit ģērbtu esošiem. Mums atcilājoši, bet mēs zinām, ka atbraucām šeit strādāt, nav par ko vēl priecāties vēl visi priekšā. Protams, forši, jā, bet dienas beigās mēs visi esam komandā līderi, un tas būs svarīgākais. Esam ieradušies Otavas halē. Sveiciens visiem Ziemassvētkos. Lai silti un mīļi svētki. Satan! Apstāv un nenolaižas. Saulīte svētku vakarā. Ir tik tumšs, ka nevar iebāzt. Rokas bikšu kabatā. Zvaničkan, Ziemassvētki brauc. Tālāk būs nebu man, visi bērni sauc. Priecīgs Ziemassvētks, un arī jānāk. Katrs negrib. Labi, Ziemassvētks. Novēlam atpūties un uzkrāt spēkus pirms pasaules čempionāta. Laukumā. Šajā svētku vakarā, esot tālu prom no Latvijas, jūs pārstāviet savu valsti pasaules čempionātā Kanādā. Tas ir jūsu jauno hokeistu augstākais karjeras sasniegums līdz šim, un visa valsts, visi Latvijas iedzīvotāji skatās uz jums un šos svētkus starp Ziemassvētkiem un Jaungadu katru gadu sagaida kopā ar hokeju. Milzīga atbildība, tāpēc gribu novēlēt jums labu spēli, priecēt mūsu līdzjutējus, lai viss izdodās un nesam Latvijas vārdu augstu. Priecīgus Ziemassvētkus!